Nu, braucam uz Trikātu. Jā, mūsu iepriekš sazvanīja Trikātas kolektīvu biedri. Liels kolektīvs. Veči grib apskatīties jaunākās Termtek sērijas ierīces, jaunos valdus, monokulārus, Cyclops sēriju, plus arī tēmēkļi, ja? Aras sērijas un Vidāra kompaktos. Tā kā brauksim ciemos un tā aptuveni tas izskatās. Tā kā jā, noteikti ziņosim, kā mums tur gāja. Jāieliek bišķi zupiņi, lai tiek līdz Trikātai. Valda sērija 335L. Sveiciens visiem! Esam ieradušies Trikātā, ciemos pie medību kolektīva Trikāta. Kolektīva vadītājs mūs uzrunāja, pazvanīja un izteica vēlmi paskatīties jaunākās termālās iekārtas, ko piedāvā Termtek. Mani sauc Jānis. Mani Ilmars. Prieks satikt. Jā, nu ko mēs piedāvājam? Tātad termālos tēmēkļus, tātad Vidāra sērija, tas ir kompaktie, un Aras sērija, kas ir kā tubas veidā, vairāk, teiksim, liekam uz riņķiem. Vidāra sērija, kā redzat, montējās uz vīveru sliedes. Ir arī termālie monokulāri līdzās, tātad no Cyclops sērijām, kas jau ir diezgan populāras jau kādu laiciņu jau ir tirgū, un ir arī jaunās valda sērijas. Saki lūdzu, kādas tev ir? Vai tev ir tubas versija, vai tu liec kompaktos uz vīveru sliedītes? Jā. Teiksim, labāk, man patīk tomēr uz vīveru sliedes. Bet, teiksim, ja tev būtu, nu, piemēram, blāzers, un tev ir savi blāzera riņķi, varbūt kādam kolektīvā ir blāzers, un, nu, kā piemērs vienkārši, jā, viņš arī negrib neko tur jaukt nost, nekādas vīveres likt, tad viņš iegādājās sev apakšējo bāzi no blāzera un ieliek šo te Aras sēriju, kā šeit, nu, kā piemērs, jā. Jā, un viņš iet 30 riņķos iekšā, jā, tā tad ātrie kronšteini var ātri noņemt. Reizēm, jā, mednieki prasa, nu, kurš tad ir tas labākais. Viss atšķirās tātad no pašas ierīces, kāds, teiksim, tas sensors ir iekšā. Un arī, protams, izējošās lēcas diametrs. Reku, ja mēs pataisam vaļā 1, 2, 3, mēs redzam, ka lēcas atšķirās. Jā, tātad, jo lēca ir lielāka, jo, nu, teorētiski tas pati termālā iekārta ir vērtīgāka. Tātad mazāka lēca, tas nenozīmē, ka viņš rādīs sliktāk vai kaut kā savādāk. Vienkārši viņš būs mazliet ciparā varbūt draudzīgāks, ja? Bet turpretī šeit mēs skatāmies jau ar 60. lēcu. Tas jau ir tāds, nu, augsts klases aparāts ar lielo sensoru, 640 x 512 bija, jā. Un, kas te vēl ir interesanti, kad var mainīt šo lēcu arī, jā. Tātad no 20 mm izējas var samainīt uz 60. Tas nozīmē to, ka, ja ir meža cūks, pieņemsim, tūmā, ja, tad jūs pāriet uz 20. lēcu, jo tas redzes leņķis paliek platāks. Ja gribat izpētīt kaut ko tālumā, tad liekat uz 60. lēcu. Viņš uzreiz paņems šaurākā leņķī, bet konkrēti uz to vietu, uz to mērķi. Protams, ir arī ierīces ar tālmēriem un bez. Šeit visos, gandrīz visos šī te kastīte, kas ir no sāniem, tas ir lāzera tālmērs. Ja. Cipars arī sanāk nedaudz lielāks, jo tā ir papildu funkcija. Nu, tas ir tīri loģiski. Ja. Te mēs redzam arī lielās lēcas. Tātad, kā piemēram, var būt ierīce ar 384. sensoru, tas ir tāds vairāk izplatīts mednieku vidū, jo tas cipars ir mazliet pieejamāks. Ja. Tātad, tas ir stabils kilometrs, ko viņš jūt, tas ir, nu, lielās lēcas pat vairāk, pusotras un pat vairāk var uztvert. Ja ir 640. sensors, tas jau ir attāluma ziņā jau virs 2 kilometriem. Es tā vienkārši kā medniekam, nu, cik viņš jūt, parasti mednieks prasa, cik tā var redzēt, nu, tad 2 kilometru briežu baru var pat uztvert. Bet, nu, protams, tas viss ir tīri individuāli, arī tātad tuvā distancē 640. sensors ir daudz detalizētāks. Teiksim, var arī redzēt briedim ragus uz 200 metriem stabilu, uzreiz var pateikt, vai tas ir bulls vai tā ir govs, jo bullim ir krēpes un termiķis uzreiz to pakāpi jūt. Krēpes ir mazliet, nu, tā kā tumšākas būs, pārējais ķermenis būs gaišāks.
Un, protams, ir arī tātad termālie monokulāri. Vieni no populārākajiem mums ir EcoThermTech ar Cyclops sēriju 325 25. lēciņa. Kompakts ļoti, tāds ērts rokā. Akumulators ir iebūvēts, līdz 8 stundām viņš strādās. Dažādas krāsas paletes. Te ir tāds kā kursors, joysticks, kā to sauc. Ļoti ērti vadāms. Tā tad var piezūmēt, var attālināt, ātrais video, foto un ieslēgšanas poga. Principā tumsā ļoti vienkārši operēt, jo medniekam ir arī, viņš nevar ar lukturīti spiest un tagad skatīties, kuru pogu viņš spiež. Viņš uz tausti jau ātri. Ieslēgšana, izslēgšana, ātrais video, foto. Tātad šeit gadījumā 384. sensors un 25. lēts. Tas ir ļoti populārs, jo cipars ir nedaudz virs 1000 eiro sanā. Kas vēl? Vēl ir ļoti interesanti tas, kad ieslēdzot, ir iebūvēts intelektuālais tālmērs, vai arī kā to var saukt, intuitīvais tālmērs. Tātad skatāmies laukā uz kaut kādu objektu, teiksim stirna, tur briedis, vēl kāds zvēri, un es uz viņiem skatos, un katram šim te briedim vai beža cūku baram individuāli virs katra zvēra ir savs attālums tiek noteikts. Jo tas ir tālāk, jo tas tālmērs var nedaudz kļūdīties, bet tur ir kaut kādi 10 līdz 20 metru robežās, ne vairāk. Tā kā tas ir ļoti ērti. Tātad, strādājot veikalā, tie tālmēri ierīcēs ir ļoti pieprasīti, jo vairums medniekiem tie 200 metri ir tāda kā vai nu psiholoģiskā robeža, vai atkal no otras puses, kad vairums kalibri maina balistiku. Tātad tas ir ļoti svarīgi noteikt, vai ir tie 200 vai jau ir virs. Teiksim, ja es skatos laukā, man nav neviena koka, neviena orientiera. Vai tur ir 185 vai 235. Tā ir milzīga atšķirība īstenībā. Tātad, ja mednieks tomēr saņemās un veic šo šāvienu, tad viņš jau iespējams, ka taisa korekciju. Teiksim, ja viņš mērķē mazliet, jau tad ņem ar korekciju šāvienu. Ja ir līdz 200, tad jau attiecīgi. Bet katrs pats pieņem lēmumu, kā to visu darīt. Bet tālmērs tas ir ļoti vērtīgi un tas palīdz medniekam. Tāpat ir arī jaunās valdes sērijas, kas ir vēl uzlabotākas, arī pats sensors ir uzlabots. Un šeit arī ir intelektuālais tālmērs iekšā un ir versijas ar lāzeru tālmēru. Tātad lāzera tālmērs, tas ir tālmērs, kas mēra jebkuru objektu stāvošu, nekustīgs vienalga. Viņš nomērīs pēc fakta. Tātad es mēru kaut kādu koku vai vienalga briedi. Viņš man nomērīs un es zināšu precīzi, tātad viņš arī ir precīzāks. Var uzlikt uz auto skanēšanu, kad tālmērs ir visu laiku ieslēgts. Es jebkuru objektu mēru, var arī ieslēgt uz šāvienu, teiksim. Es paskatos, hops. Vienīgais, ja ir ieslēgts tālmērs, kas visu laiku mēra, viņš maksimāli ātri ēd bateriju. Kaut gan šim bača nav iebūvēta, šeit viņa var izņemt. Viņš barojās no 18650 akumulatoriņa. Šādi te tas notiek. Hops, un te ir iekšā aķīts. Šis aķīts nav dārgs, ja skatās pret visu to, kas ir tirgū. Nav kaut kāds savs iebūvēts kaut kādā plasmasā mundierī, kur pēc tam ražotājs no tevīm paprasa 100 eiro. Ir ražotāji, kam tie akumulatori ir ietēpti tādā kā savā veidolā, un tu esi atkarīgs no tā, un tev viņš ir jāpērk gribot, negribot. Jo pēc laika jau viņš izstrādājās. Paiet gadi, bet šajā gadījumā, tas akumulators maksā maksimums 15–20 eiro. Un divi šādi te nāk komplektā līdzās. Tā kā tas īsumā no manas puses viss. Tad vēl mazliet Toms varbūt pastāstīs kaut ko, varbūt es aizmirsis. Pastāstīs varbūt vairāk par matricām, par jūtībām. Un tā kā šajā brīdī no maniem tas viss. Vēlāk brauksim, ja kāds gribēs kaut kur testā, tumsā paskatīties, kā kas rāda. Tā kā laipni aicināti. Tas no maniem pagaidām viss. Jaunums vēl no Thermatech, tas ir termālā uzlika, kas montējās ļoti elementāri uz dienas optiku. Tiem, kam ir stacionārie kronšteini, tie, kas negrib neko mainīt, tad ir alternatīva, tā ir termālā uzlika. Uzliekam, aiztaisam kronšteiniņu ciet. Kronšteini ir katram optikas diametram atsevišķi pasūtāmi.
Viens maziņš mīnusiņš ir tas, ka termāla uzlika ir jāpiešauj. Šā vai tā uzliekot vienkārši virsū un tagad mēs šaujot, tas varētu būt, apmēram 10%, kad viņi ies tur, kur mūs rāda optikas krusts, dienas optikas krusts. Piešaujot, protams, mums nav jāregulē dienas optika, jo termālās uzlikas iestatījumos mēs pieregulējam termālo krustu pret dienas krustu, salāgojam saucamos krustus. Un ņemot nost vai virsū, mums ir jāatcerās, ka mums ir jāuzliek precīzi tā, kā mēs viņu esam pieregulējuši, piešāvuši. Ja mēs uzliksim pa labi, pa kreisi, līdz ar to mums mainīsies lodes rāpījuma vieta. Ir divi veidi pieejami. Tas ir ar 35. lēcu un 384. sensoru, un ir ar 50. lēcu un 640. matricu augstāko klasi. Tas no termo uzlikām. Vēl par monokļiem, kā jau Jānis teica, ir Ciklopa sērija, kas ir iepriekšējā sērija, un jaunā Vailda sērija, ar ko viņi atšķirās. Principā kursoriņi vien un tie paši, tikai vienam ir 25 mK uztveršana un vienam ir 18 mK uztveršana. Attiecīgi pie tiem laikapstākļiem, tas ir lietus, migla, sniegs, 18 mK spējas to bildi uztvert labāk, rādīt labāk. Tagad laižam ietestēt reālos medību apstākļos jaunos Vailda monokulārus. Atbraucām uz mednieku vietējo top 5, tiešām ļoti daudz zvēru. Tāpat reku buciņš ganās 96 metri un tālāk vesels briežu bars. Attēls ļoti labs, tiešām jaunie buļļi, daudz ragiem. Var redzēt, kā smuki ragi jau. Tagad ragos ir asins riti, tāpēc tie ragi ir sasiluši. Termālajā ir ļoti labi redzami. Uz rudens pusi, kad paliks jau reāls raks, jau paliks kā raks, tad jau viņš vairs tik labi redzams termālajā nebūs, bet ar jaudīgākiem sensoriem tāpat viņus var redzēt. Protams, ne jau uz kilometru, bet saviem metriem 150, 200 jau uzreiz var pateikt, ir būls vai nav. Jā, te ir smuki. Mūsu viesošanās Trikātas kolektīvā ir beigusies, jābrauc uz Rīgu, pulkstenis jau ir gandrīz 1:30 naktī. Iespēja bija daudz, kolektīvs foršs, daudz zemes, diezgan daudz zvēru arī. Piesakies droši, ja vēlies, lai mēs atbraucam pie tevīm uz testu reālos medību apstākļos ar jaunākām termālām ierīcēm. Zvani, čau!